šīs stāsta galvenais varonis varēja būt jebkurš no mums. Un varbūt no tā mūs ir glābusi vien laimīga sagadīšanās. Ir 2000. gadu krīzes pats sākums. Kāds atrod vieglu ceļu, lai tiktu pie naudas. Bet kādam viens pārgalvīgs solis būs jāizpērk visu turpmāko dzīvi. Kāds savu mīlestību ir gatavs pārdot par grašiem. Bet kāds uzticīgi mīl, lai cik arī ilgi otrs būtu jāgaida, atgriežamies mājās. Nu re, esam klāt? Tur kāds dzīvo? Nē. Tad kā mēs tiksim iekšā? Apsargs iedeva atslēgu. Tur, protams, gaismas nav, bet es nopirku sveces, tā kā nāc iekšā. Vēl viens ir rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Lūdzu, atvērš tā. Neču. Jā, kā? Cik labi mājās. Tās 2 nedēļas slimnīcā. Kas bija? Vēl nekas cerēja galvu, laikam mums vajag gaisu. Mums tajā palātā gaisa vispār nebija tā, kas siltumnīcā. Raimond zina, kā man šodien izrakstīja. Ne, tu viņam nepateici? Kāda starpība? Būs pārsteigums. Es iešu. Nolikšu mašīnu, paņemšu mantas, līdz nākšu. Nē, mamma, es taču teicu, ka es esmu pie draudzenes. Nē, es neesmu ar Artūru. Nē, mam, tu vari nomierināt. Beidz, es teicu, ka es esmu pie draudzenes un viss, jā? Man tūlīt izlādēsies telefons, vienkārši pēc tam parunāsim, labi? Jā, atā. Netic, domā, ka es esmu ar tevi. Nu, varbūt tad tev ir jābrauc uz mājām. Citādāk būs skandāls. Nebūs jau pirmā reize. Paklieks un nomierināsies. Dīvaini tev tā mamma. Es nesaprotu, kāpēc es viņai nepatīk. Un ko es viņai tādu esmu izdarījis? Nē, es vainīga. Nē, es neko slikti izdarījis. Vienkārši viņa ir iedomājusies, ka man jāprecās ar kaut kādu bagātnieku, un tāpēc man vienkārši tagad vislaiku čokarē smadzenes. Mums laikam izseko un okšķerē, ka tikai es neesmu ar tevi, ka tikai es neesmu ar tevi. Labi. Aizmirstam visu. Un par mūsu mīlestību. Un atceries, es tevi nevienam neatdošu. Kāpēc tu tā? Kaut kas noticis? Čau, tu no ķīmenes? Nu, kādas ķīmenes? No slimnīcas mamma atved. Mammu? Jā. Pagaid. Kas ir? Fāters zina? Nu, kāda starpība? Kāda starpība? Viņam tur vecena augšā, kodu mīlestību un tā tālāk. Vispār fucking vāks kaut kāds. Ka tu nopietni?
Tu man tagad tikai to saki? No ko man darīt? Tu teici, lai es Pajols! Vienkārši ir bail, ka tu man pametīsi. Kas tev kā es taču tev teicu? Es tevi mīlu. Nomierinies. Nezinu. Tu vienkārši nezini, pagaidi. Es esmu stāvoklī. Ko tikko teici? Mums būs bērniņš. Nopietni? Super! Tas taču ir fantastiski. Tāds maziņš bēbītis būs. Viņš jau tur ir. Tāds maziņš. Saprot, ka man māma izmetīs no mājām? Veic, un tu tāpēc domāji, ka es tevi varu pamest? Un tu traka esi. Ejam. Jo... Tu būsi mana sieva. Kur tad es tagad citur likšos? Kā mēs tagad dzīvosim? Mums taču nav ne dzīvoklis, ne nauda, nekā. Izīrēsim dzīvokli, ko mums vairāk vajag. Man mamma būs tik priecīga, ka vienkārši tagad iebāzt man acīs, ka es taču tev teicu, ka Arturs nav labs, ka Arturu nevajag. Klausies, bankā ir grūti paņemt kredītu. Es vienkārši varētu paņemt kredītu, nopirkt dzīvokli un viss. Tad es vienkārši mammai varētu iebāzt acīs un parādīt, ka redz, viss taču ir kārtībā. Viss ir labi. Es nezinu. Droši vien, ka grūti. Būs vienkārši tik priecīgi. Būs tik priecīgi vienkārši pateikt, redzi, man bija taisnība. Man bija taisnība. Vienkārši gribētos, lai viss ir labi, lai viņiem vienkārši acīs to var iebāzt un pateikt, ka redzi, mani tomēr bija taisnība. Bet man taču vajag arī uz kādu poliklīniku. Var bērniņš pie kādiem ārstiem. Es gribu uz kādu privāto klīniku. Es negribu vienkārši uz parasto slimnīcu, kur viss. Nomierinies. Es par visu parūpēšos. Godvārds, es par visu parūpēšos. Es darīšu visu, lai tev būtu labi. Es to ticu. Es to ticu. Ne tev ir tik labi. Savāc savas mantas vācies ārā. Es taču nezināju, viņš teica, ka viņš ir izšķirīgs. Mantas savāc un ārā vācies. Klausies. Zvēram viens otram, lai kas arī notiktu, lai kā arī mums dzīvē ietu. Pēc 5 gadiem mēs tiksimies te, mums mīlestības vārdā. Zvēri. Es zvēru. Iedomājies, pēc 5 gadiem mēs jau būsim trietā. Esmu mazais. Pēc 5 gadiem viņam būs tāda vaiga, tāda pavisam liela. Es esmu izdomājis, kā tikt pie naudas. Kā? Tev labāk nezināt. Tu man neusticies? Nē, uzticos. Un kam man vēl uzticēties, ja ne tev?
Tagad uz deju puišus aicina meitenes. Viss ved man prom no šejienes. Kāp mašīnā pagaidi. Es uzreiz šaušu apstīk. Es kāp iekšā pagaidi. Es agrāk strādāju apsardzes firmā. Un bieži bija izsaukums uz vienu objektu. Viņam tur kaut kas ar signalizāciju bija. Un mani kā jauniņu uz turien vienmēr sūtīja. Es to objektu ļoti labi zinu. Es pat zinu pinkodu no signalizācijas. Ar seifu arī mierīgi tiktu galā. Bet ja tajā seifā nekā nebūs? Kā nebūs? Būs, es pats ar savām acīm redzēju. Pilns ar naudu, un katru nedēļu vēl bet klāt un klāt un klāt. Tad jau tur ir diezgan normāli jāsagatavojās tam visam, vai ne? Jā, vajag. Es jau pusgadu par to domāju. Pat aizgāju no darba. Es visu esmu izplānojis. Pilnīgi visu. Viena tāda pasteiga un visas mūsu problēmas būtu pazudušas. Saproti? Tev izdosies. Un es pats labākais. Kas tur ir vienkārši aiziet un aptopīt seifu? Tas taču nav nekas grūts, vai ne? Nu, vajag iet un darīt. Jā, vajag vienkārši iet un darīt. Un arī viss būs. Tur vienkārši mētājās nav tajā seifā. Kas tur tik liels mēs vienkārši paņemsim? Nekas. Un vienkārši apnicis skaitīt tos santīmus. Tas būs tik labi. Sofija, nomierinies! Dievs! Es ar tevi nedzīvošu! Mammai taisnība, tas vepris. Dainā! Dainā nāc šurp! Viņa mašīna pasaukt. Nē, nafik vēt viņu projām, nafik! Visi vācies, tā ir man māja! Sveiks. Nāc iekšā. Kafiju dzers? Nē, paldies, es steidzos citu reizi. Klausies, man ir problēma. Nu, visiem mums ir problēmas, un tad, ja es esmu tavs brālis, tad noteikti jārisina tavējās, ja? Man neērti tev prasīt, bet varbūt var aizdot 200. Ļoti vajag. Es tev ātri atdošu, goda vārds. Ātri tas ir kad? Cik zinu, tu nekur nestrādā? Rīt parīt. Goda vārds. Zinu, pie tevis tā kā ebreju bankā. Iekšā ir, bet dabūt ārā nevar. Ar 2 pietiks? Pietiks. Paldies, viss, es laižu. Paldies, tev viens. Nu, kā gulēji? Ai, nekā. Kā parasti svešās vietās. Jā, tu jau tev pirmo reizi esi, vai ne? Es pirmo reizi jau nebu. Pirmo reizi tāda apstāja. Es mammu guļu viesnīcā. Kas tas pa murgu vispār tagad ir?
Kas bija atnācis? Brački. Noslauc naudu un aizgāja. Ko tavs patēvs? Nemēģina izlikt vai ko? Kur tas pamuļķis vispār. Laid mājās kaut kāds nošņurkušs kazas, pasaka, kurš normāls cilvēks tā dara. Kā mājās? Tas taču ir idiotiski. Un ko Juris viņam viss pie kājas? Jurīts tētiņam tik dziļi pakaļā salīdz, ka es nezinu, tur, kas viņam varētu palīdzēt profilaksējies pa mutu viņam iedot, tad varbūt. Es skatos, tur visu pasaules ragos sagājis. Un tā jau nav. Apriebies visiem klanīties. Atcēs vēl tā mamma. Jā, paldies, jāpiezvan viņai. Kur mums telefons, nezinu? Kurs? Zvan no maniem. Jā, paldies. Nu ko? Atbrauci. Paņem manu telefonu, lai man nevarētu izsakot. Vai tev veicās? Tad es eju. Pagaidi. Es uzmanīgs, labi? Viss būs labi. Tu galvenais neuztraucies, ja? Nu, sveiks. Nu, braucam. Kas tur bija ar tevi? Ieva. Kas? Viņa zina tagad? Neko viņa nezina, nomierinies, ņem. Tas tev benzīnu. Laižam. Mēs nekavējam? Nē, ir laiks. Klausies, tev šitas dranduļets normāls? Kādā ziņā? Viss kārtībā, viss iet jaunu atķielu. Tu gribi paskatīties? Brauc. Kur tev kāds lomiks tur iekšā? Priekš kam? Kā tu tiksi iekšā? Tev burļu nūjiņi ir, vai? Veicīt, kur man ir burļu nūjiņi. Te ir iekšā sāskāpes un cerskāpes maisības. Zini, kā to krievi sauc? Cerskēkis latā. Pat zeltu ēd. Iepilniš to sūdu nedaudz atslēdzenē, pagaidi pāris sekundes un jebkuru atslēgu varēs atslēgt. Un seifu kā? Nu, ar seifu būs nedaudz grūtāk, bet tikšu galā. Nu, tu taču atceries, man tētis 7. paudzē ir kalējis. Kad kāds pazaudēja atslēgu, uzreiz zvanīja viņam, un viņš ņēma mani līdzi jau no 5 gadu vecuma. Tā kā es skatījos un mācu. Nu, kā ir? Nekas tur sen neesmu bijis, varbūt tās tur jau ir kameras. Tu vispār toģi zini, ka tur nebūs neviens? Mums labāk braucam naktī. Nē, šodien svētdien tur ir tukšs. Naktī vajadzēs lukturīt un nebūs jāspīdina, nevajag to. Labi, viss, es lēžu. Davai!
Sveiks. Tev man bija sveiki. Ne tas kaut. Garlaicība ne šeit! Redzi, ja, Oskar, kā dzīvē viss sagriežās, tu dzīvo, tu rūpējies par ģimeni, un tad pēkšņi tā kā ar slapu lupot pa seju. Būt es vismaz mājās, nevis atrastoši tajā bedrē. Mamut, te nav nekāda bedra, te ir normāla kafēnīca. Mājas ir mājas. Kafija arī kaut kā tur. Tiešām. Dievu dēļ, Oskar. Ka tikai ar tevi dzīvē nekas tāds nebija. Ai, bet viss taču ir kārtībā. Nu, bet te nav labākā slimnīca. Lūdzu, pasaka, tā nav. Es tur labāk būtu nomirusi. Izbeidzu. Tu labāk izdari secinājumus. Raimunds ir cūka, un mēs izdomāsim, ko mēs darīsim tālāk. Ir jāšķiras un viss. Lūdzu, pāvi. Ielošanās pēda nav. Laikam atstāja dušu vaļā. Tāpat jāpārbauda. Tu vari vismaz nolikt to savu telefonu, kad tu esi kopā ar mani. Jūras man raksta, viņš saka, tūlīt atbrauks. Ko viņš grib? Es nezinu, viņš atbrauks, viņš pateiks. Droši vien Raims sūta, gribēs izlīgt. Viņam jau kā arī izlīgs, ja. Tu domā, ko tu runā? Ir lietas, kuras nekādos apstākļos nevar piedot. Glaudīs pa spalvai un būs miers redzēs. Tu domā, ka tavai mātei vispār pašcīņas nav? Es gribu savākt savas lietas. No turienes šodien pat. Kāda problēma? Tad aizbrauksim pakaļ savāks. Tu tikai neuzdrošinies pieskarties Raimondam. Viņš kaut kādā brīdī Nē, tu dzirdi? Labi. Un kā? Viss mierīgi, bet jāpārbauda ir. Varbūt kādu pildu paskrējies, ne? Pielikt drusciņu cukuriņu, pamēģināt, vai es tev pienu, vai tev kapučīno, vai tev lāti. Nevajag. Nekādu. Saldu un nekādu. Arī zini, ko tu vispār gribi? Te jūs esat. Sveiki. Kāds pārsteigums. Tēvs grib satikties, aprunāties par visu. Viņš gaida. Oskar, tā ir mana tēva, tavas mammas darīšana. Tu paliec, ja? Es tā nedomāju. Mammu, ja braukšu ar tevi. Un viss, paldies, tu vari iet. Bet viņš grib acis pret acis. Saproti? Varbūt es arī gribu acis pret acis parunāt ar tavu tēvu. Viss, mēs tulīt brauksim. Ej!
Nevajag strīdēties. Jurim ir taisnība. Tā ir mana un Raimonda darīšana. Nē, nav Jurim taisnība. Tā ir arī mana darīšana. Es tam ēzelim pateikšu, ko es tagad domāju. Izbeidz. Labi, tad aiziet, braucam. Nē, es tagad dzeršu kafiju. Марчик молодец. Jā, nu te loks izcists, viss tukšs. Droši vien kaut kāda vietējā vandaļa. Labi, sapratām. Tam policija. Nu, kaut kādu materiālu atbildību taču jāuzņemās. Eju, redzi? Re, kur viņš ir? Oskar, panāc. Tu ēst, tūlīt. Jā, kas ir? Klau, nelicies ar patēvu, ja? Viņš kaut kāds uzvilkts šodien. Nu, un ko uzvilkts? Nu, ko, nezinu, mašīnu atņems. Nu, nav uz tavu vārdu uz firmas, tagad padomā. Ko? Viņi pieauguši cilvēki, paši tiks galā. Beigsies, ne? Pastāv. Kas? Putniņš uzbliedzis. Idiots. No kurienes tas uzradās? Jaunais cilvēks! Stop! Normāli, ja? Knapi pārnāk mājās un tavs reiz gāda savu. Amma čurku! Tas Tavs tas visi pa manu piķi pirks, saprati? Pa manu piķi pirks! Tev tā nekas nepiedara. Mācies projām! Viņa ir nenormāla. Saprati? Nenormāla! Kas ir ko lūri? Ko lūri? Es tur nāc nekāds tēvs. Saprati? Savāc savu aktris un vācies prom no šejienes. Sēra tādā. Viņu somi.
Tad? Šodien bērnu dārzā ieguva jaunus draugus. Šodienas sanāksme, tas tik bija panākums. Tikai... Tad? Kur viņš pazuda? Nezinu, čoķos, nē. Viņš garažā ielīt, ne? Nu nē, viss jau ciet. Zara. Ar, kur ir? Kur viņš pazuda? Nav nekur. Re, kur ir? Māc. Es iegaumēju numuru. Es arī. Tepat strādājam. Skaties. Ja apsargīt izrādījās normāli sportisti, domāju, ka noķers, domāju, ka būs dirsā. Labi, ka tu parādījies. Tā kā naudiņas pietiks. Ej, cūdīr. Kas ir? Cimenti. Ko darīt? Ko darīt? Cietumu gribi? Nekta, tu darīt spied gāzē! Spied! Aiziet! Tēt. Ai! Vaicojies. Parazīts, sučka. Kā ir? Es piezīmēšu policiju tūlīt. Man... Halo? Žokli, nevajag, nezvan, piedzvan tam kretīnam un pasaka, lai viņš atved šurp mašīnu. Es viņam teicu, pateicu. Apbraukājās. Dai. Ejam kompresu uzliekam, dai? Nevajag man neko. Sučka tā Sofija. Es taču viņai visu pirku, visu. Vajag lēdu uzlikt. Nevajag nekādu lēdu. Viņi neatpaliek, ko darīt? Viņš tirsā tādu materiālu. Nomierinies, viss būs labi, mums kaut kur mežā jānostājas, lai jūs nepamana neiere. Kāds mežā? Bet tu darēs nervot, tu patīvi tur rokas. Nomierinies, viss būs labi, nomierinies. Atbildies. Cik radīs 4? Pīpa. Nav vispār sapampisko. Nē, mazliet nav. Nesauc man par mazliet, es to vienkārši Jā. Kas zvan? Jā, tuliņ. Kas zvan? Krimināla policija. Kādu jau krimināla policija? Jābrauc Zofijas seifs aplopīts. Viņš tur murgo. Nu tā man teica, kā lai zinu, braucam. Dienas laikā, tur taču ir signalizācija. Piezvan un iedod man parunāt. Kaut kā nepagaidi. Braucam paši. Aizslēdz durvis un nevienu nelaid iekšā, sapratīji? Jā. Viņi neatpaliek, ko darīt? Izsekojam meklēto mašīnu Volkswagen Golf melnā krāsā. Numurs EM 5178. Viņi sāk atpūt. A4 tālviens apatceļ. Vajadzīga palīdzība. Viss labi. Brauc mežā iekšā.
Mārķi, kusties ātrāk, slāpē mašīnu. Lai ķermenis notiek. Bagāžnieks vaļā? Jā. Man gan tāda viņš uzlica līdz debesīm. Sajūta, ka viss notiek kā pātrinātā filmā. Tu galvenais neatstāji nekur nospiedums. Tu stulbs esi, kādu vēl nospiedums. Kur dzīvi likt? Taču. Noņem šeit. Veci mentu suņi. Viņi nevar savost pēc mašīnas, nezinu, riepas makas, kur mēs esam. Maršan, tu pilnīgi debils esi. Un kādi vēl suņi? Un kādas riepas makas? Abi. Vai tiešām? Kā mūsu menti sāka meklēt? Pēc 2 minūtēm viņiem vēl viena ekipāža pieslēdzās. Es domāju, ka mums visu pilsētu tagad meklē. Ai, fiksāk, lūdzu, fiksāk. Gāžam. Tā. It kā viss ir tīrs, ja? Numurus noņēmām priekšā un pakaļā. Klausies, bet mēs nebrauksim pa šoseju. Brauksim caur mežu. Es domāju, ka nonāksim līdz pilsētā. Protams. Tā viss dzīstas ved uz Diršu, tā viss ceļi ved uz Rīgu. Ātrāk tikai lūdzu, jā? Pasteidzies. Es tiešām nesaprotu. Par ko jūs firma plēš no manas naudu? Ja seifs apstrādā, kas vien grib? Signalizācija iedarbojās un mēs atbraucām. Tad kur ir nauda? Kur ir mana nauda? Pagaidi. Es jums zvanīju. Jā. Citā situācijā teiktu, ka patīkam iepazīties, bet tagad jūt līdzi. Tur nav ko just līdzi. Ejam. Pasteidzies, lūdzu, ātri gāšam. Nu? Tu esi atlaists. Priekšnieka lūdzu, nē. Tu teici, ka lietotāji priecāsies par bezmaksas planšeti. Nu, piedodiet. Dirsa. Tas ir pilnīgā dirsa. Strādājis ir profesionāls vai kāds no jūsu aprindām? Jūs zināt signalizāciju kodu? Mans cilvēks. Signalizācijas kodu zināja tikai es un mans dēls. Pie vēlna, kā tas zaglis vispār varēja tur tikt iekšā bez atslēgām, ko? Nu, bet tik iekšā. Iesniegumu rakstīsim? Rakstīšu. Protams, ka rakstīšu. Es vēl dāvinājuma līgumu uzrakstīšu. Labi. Tad pārbaudiet, vai viss citas lietas ir savā vietā. Paskatieties, ejiet, tā kā jūs 200 000 ir nozagti. Jūs saprotat, 200 000. Un vēl pierakstiet zīmuls. Zīmuls arī pazudis. Cik smuki izlīdām pilsētā. Mentus arī neredz neko. Jā, labi, ka viss tā beidzās. Tikai mašīnu pāris dienas neaiztic, lai viss norimstās. Protams, es vispār domāju pāris dienas to vien darīt, kā kodēt. Tāds stress, tā kā menti dzinās pakaļ, es domāju, ka cauri būs. Es galvenais to signalizāciju biju atslēdzis, iegāju ofisā un atkal viņa sāk gaudot, aizskrēja atpakaļ atslēdz un nezinu, kas pat notika. Labi, ka es arī sadzirdēju un izbombīju to logu uzreiz. Jā, vecī, tu man reāli izglābi. Žēl, ka tie apsargi pamanīja, ka gāja ārā. Tā jau būtu viss normāli aizgājis un viss. Ar ko tu logu izsit ar akmeni? Un ar šampju pudeli pagadījās. Ar pudeli? Bļāviens. Kas ir? Nospiedumi. Kādi nospiedumi? Vecīt, es taču negramstījos ap viņu šitā te nestāvējis. Vienkārši metu un viss. Nomierinies.
Cerams, ka nospiedumi nebūs palikuši. Tā. Tas tev, kā solīja par darbu? Labi, pašancējam ko. Labi, došos noķeršu autobusu, jābrauc pie Ievas. Pāris dienas nesazanamies. Satiksimies Barčikā kā vienmēr. Ok. Paldies par palīdzību. Teicīgi, vienmēr laipni, jebkurā laikā. Ceru, ka vairs nevajadzēs. Viss, es gāru. Čau. Lās. Nekāda pēda, ja? Ko tad viņi te pa gaisu ir lidojuši? Nav nekāda apavu nospieduma, nav, ja? Nu, ar dubļainām kājām jau var viņš te nebradāja. Strādājis ar cimdiem. Izskatās, ka viņam ir bijis sabiedrotais. Kad atbrauc apsardzi, no ārpuses tik izsists loks novērs uzmanību. Šie izskrēja laukā un viņš vienkārši aizgāja. Cik daudz viņi te bija? Nezinu, tagad grūti pateikt. Juri, izēja laukā. Ko? Izēja ārā, es tev saku. Lai man parunāt divatā. Durvis aiztais. Paklausies. Izdarām tā. Tu pēc iespējas ātrāk atrodi tos seifu aplaupītājus. Un kamēr nauda nav iztērēta, es tev no atgūtās summas došu 10%. Es tāpat jūsu lietu izmeklēšu. Da, labi, nevajag, ja? Es zinu, kā jūs strādājat. Tā būs tāda kā prēmija. Motivācija. Sarunāts? Labi sarunāts. Bet jūs uzrakstiet man visus vārdus, kurus pats turat aizdomās. Kādam bija jāzina, ka šeit ir iekšā nauda. Klausos. Jā? Nu? Ir? Labi, ļoti labi. Izliec ar bāzi. Labas ziņas. Kādas? To logu izsit ar šampaniešu pudeli. Šampaniešu pudeli un? Un uz tās palikuši pirkstu nospiedumi. Un atrasts diegu gals. Tā. Klausies, es tev došu 15%, tikai kusties ātrāk. Labi, labi. Visu izdarīšu. Ja tam maitas gabalam tu vēl salauzīs pāris kauliņus, es tev piemetīšu vēl klāt. Citādi jau nevar. Izdarīšu. Un mašīna? Mašīnas numuru teica, kas vēl atbraukšu ar mašīnu. Pārbaudījām, zaktā. Numuru noņemt no citas mašīnas. Nu, protams. Kurš te brauks ar savu mašīnu? Bet cik es zinu, tad mašīna joprojām izsako tā, ka var būt. Jau šodien. Jūs savu naudu dabūsiet atpakaļ. Varbūt. Iesniegumu rakstīsiet? Rakstīšu. Protams, ka rakstīšu. Bet varbūt vispirms tos pirkstu nospiedumus paskatīsimies, ko? To dara eksperti, jau pārbauda. Čau, Zaķi. Čau, teis Arturs. Jā, teis. Nu, kā tev gāja? Nākamā pietura. Nekā. Tev neizdevās? Jā. Bet kā tā Nu, nesanāca. Jā, nesanāca. Paklausies, varbūt mēs varam satikties mūsu vietiņā? Kad? Nu, es varētu būt tur pēc stundas. Labi, jā, es mēģināšu izrauties, labi? Bučas tā kā. Paldies, meitenes. Paldies.
Es tev rādīšu izrauties. Vazājas pa naktīm kā tāda. Es netaisījos nekur iet. Es visu dzirdēju. Es runāju par nākamās nedēļas nogali. Kāpēc tu vispār noklausies manas sarunas un tad bļauj man virsū ne par ko? Es nebļauju. Tu man solīji, ka tu iestāsies augstskolā, solīji. Tā vietā novazājies ar to parazītu visu vasaru. Ieva, kāda vēl izglītība? Tikai spaidīties pa kaktiem. Es nezinu, tā kā bez prāta pilnīgi. Ieva, tu šodien bez izglītības būsi tukša vieta, 0, apaļa 0. Tas tos Artūrs arī. 0, viņš ir 0, viņš ir. Parazīts, vazājas tā kā tāds. Galīgi tev novedis no ceļa. Es tev galvu lieku ķīlā, tev nekāda dzīve ar viņu nebūs. Tu beidzi? Arī bez tevis zaķīt. Es domāju, ka es tev vairs neredzēšu nekad visu. Kādā ziņā? Es domāju, ka tev noķers un viss. Klausies, tu ļoti esi bēdīgi, ka man neizdevās tikt pie naudas? Nē, viss taču ir kārtībā. Varbūt bišķiņas pārdzīvoju. Es jau iztēlosies, kā mēs pirksim dzīvokli, ka es varēšu iet no mammas projām. Galvenais, ka mēs esam kopā. Nu jā, bet tu teici, ka man izdosies. Viss labi, viss ir labi. Paturi, lūdzu. Tad vēl šito arī paturi. Man mīli. Protams, ka es tevi mīlu. Vēl viens loks, ielas vēl klusē. Gaišs tavs loks, vai esi otrā pusē? Atteikties, nepazaudēt, kā atzīties, kā gribētu piekāpties.